Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm. Par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 13. sērija, 1939. gads. Gustavs Zemgals aizsaulē, Franko sagrauj republiku, Ulmaņa dāvana Daliņam, Molotova-Rībentropa pakts, dāmu daļās galviņas, pirmais sintētiskais diegs. Izmantodams izdevīgo starptautisko situāciju, Musolīni okupē Albāniju. Karalis Ahmeds Cogū dodas trimdā. Itālijas karalis Viktors Emanuēls III kļūst arī par Albānijas karali. Spānijas republika varonīgi aizstāvs, taču nacionālistu karaspēks ar Vācijas un Itālijas militāro atbalstu dodas tik uz priekšu. Martā krīt galvaspilsēta Madride. Pilsoņu karš ir beidzies. Par Spānijas diktatoru kļūst ģenerālis Franko. Antikominternes pakts starp Vāciju un Japānu liek Staļinam saprast, ka gaidāms karš divās frontēs. Anglijas un Francijas piekoptā nomierināšanas politika augļus nenes, un Staļins nolemj pārorientēties uz Vāciju. Tādējādi varēs karu novilcināt. Tiek dota zīme. Ārlietu ministru ebreju Ļitvīnovu, īstajā vārdā Meijeru Valahu, nomaina ar Krievu Molotovu, īstajā vārdā Skriabinu. Rietumvalstīm jēga paliek apslēpta. Nacisti to saprot labi. Soli pa solim un 23. augustā Maskavas lidlaukā nolaižas divas vācu lidmašīnas. Ierodas Vācijas ārlietu ministrs Rībentrops. Orķestris spēlē nacistu partijas himnu Horsta Veseļa dziesmu. Līdzās sarkanajiem karogiem plīvo karoga ar kāžkrustu. Tie savest no kinostudijām, kur tikuši izmantoti pret hitlerisku filmu uzņemšanā. Vakarā Kremlī tiek parakstīts Padomju Savienības un Vācijas neuzbrukšanas līgums. Pēc tā parakstītāja vārdiem saukts arī par Molotova-Rībentropa paktu. Tam pievienots slepenais papildu protokols par Austrumeiropas sadalīšanu abu valstu ietekmes sfērās. Pēc tam seko krietna iedzeršana. Atgriezies Berlīnē, Rībentrops Hitleram saka: "Es tur jutos kā savas partijas biedru vidū." Bet padomju tauta ir šokā. Kā tad tā? Dažu dienu laikā ļaunākie ienaidnieki, fašisti, ir pārtapuši par labākajiem draugiem. Tagad Hitleram rokas ir brīvas, un Vācija 1. septembrī iebrūk Polijā. 3. septembrī Anglija un Francija, kuras devušas Polijai garantijas, paziņo, ka atrodas karastāvoklī ar Vāciju. Ir sācies Otrais pasaules karš. Kas var būt vēl jaukāks, kā pievākt jaunas teritorijas bez kara? Turklāt vēl uzdoties par iedzīvotāju glābēju no fašistu okupācijas. Padomju Savienības karaspēks iesoļo Austrumpolijā un draudzīgi satiekas ar vācu armiju pie robežas, kas noteikta slepenajā protokolā. 30. novembrī PSRS iebrūk Somijā, tā negribot pildīt padomju prasības. Somi padoties netaisās un sākas tā sauktais Ziemas karš, kad Tautu Savienība nobalso par PSRS kā agresora izslēgšanu, Baltijas valstis balsojumā atturas. Kur karo, bet kur turpinās mierlaika dzīve. Pēc amerikāņu ķīmiķa Karozera metodes pirmo reizi tiek iegūts sintētiskais diegs. Bet kā to lai skaistāk nosauc? Konkursā uzvar vārds neilons. Kā pirmo no neilona firma Dupont de Nemours sāk ražot dāmu zeķes. Parīzes dizainers Pēters Finks žābo smaržām radījis patiesi īpatnēju ietērpu. Tādai pudelītei kaprīzās pircējs diena acis garām nepaslidinās. Skaistums nav dāvana, bet gan ieradums, saka kāda kosmētikas firmas vadītāja Montēlas kundze. Un dāmas seko viņas ieteikumiem. Regulāri tīra sejas ādu, dienā lieto vienu, uz nakti uzklāja citu krēmu. Sporto, iesauļojas. Sava skaistuma kopšana kļūst par daļu no dzīvesveida. Vaigus maigi iesārtina ar vazelīnu. Matiem dāmas atkal ļauj ataugt gariem. Te nu friziermeistariem paveras gana vietas fantāzijas lidojumam. Visiecienītākā krāsa ir blonda, vislabāk platīna blonda. Tā labi atstaro gaismu un kopā ar vakarkleitu, pērlēm un pokalā dzirkstošu šampanieti rada gluži vienkārši satriecošu iespaidu.
Margaretas Mičelas slavenā romāna Vējiem līdzi darbība risinās Atlantā, tāpēc šajā pilsētā notiek arī filmas Vējiem līdzi pirmizrāde. Retu Butleru spēlē sieviešu elks Clarks Gables, bet Skarletu amerikāņu skatītājiem galīgi nepazīstamā Viviana Lee, zaļacaina būtne no Anglijas. Filmēšanas laikā amerikāņi ir sašutuši, vai pašiem savu zvaigžņu trūkst, bet pēc noskatīšanās neviens Skarletu vairs nevar iedomāties citādu. Filmu caurvīja skumjas par kādu skaistu, idealizētu dienvidnieku pasauli, veselu civilizāciju, kas vējiem līdzi aiziet nebūtībā. Un Skarletas vārdi par to es padomāšu rīt. Arī šeit cilvēki izliekas, ka viss kārtībā, lai gan daudzos mājo apjausma, ka tavu likteni kāds izlemj bez tevis. Iznāk dāsni ilustrēta jubilejas grāmata 5 gadi. Kā jau tādā izdevumā, viss attēlots ar augšupejošu līkni. Bet, ja atmetam tendenciozitāti, arī tad ir skaidrs, ka pa šiem 5 Ulmaņa vadīšanas gadiem Latvijā paveikts patiesi daudz. Grāmatu par 15 latiem var nopirkt Sabiedrisko lietu ministrijā. Jānis Daliņš slavenajās Querdur Berlīnas sacensībās 25 km soļojumā iegūst 1. vietu. Tāpēc Ulmanis grib viņam kaut ko uzdāvināt. Padomā, ir dažādas balvas, lai viņš izvēlas pats, nospriež prezidents. Pēc laiciņa atnāk ziņa. Daliņš ņem ķēvi. Tā ir Lietuvā audzēta, brūna, strauja zirdzene, kuru Daliņš nosauc par Maiju un aizved uz Valmieru. 41. Eiropas meistaru sacīkstes ātraslidošanā notiek Rīgā. Mūsu ātraslidotājs Alfons Bērziņš uzvar 4 distanču kopsummā, un valsts prezidenta dāvātais kauss un kara ministra lauru vainags paliek Latvijā. Urra! 6. janvārī stāja pukstēt Gustava Zemgala sirds. Viņš ir bijis gan Rīgas pilsētas galva, gan arī Latvijas valsts prezidents no 1927. līdz 30. gadam. Jau 35. gadā Ulmanis ierosina Universitātes lauksaimniecības fakultāti izvērst par akadēmiju. Šogad studijas lauksaimniecības akadēmijā, kas atrodas Jelgavā, Viesturpilī, uzsāk nākamie lauksaimnieki un mežsaimnieki. Šogad sāk strādāt Ķeguma spēkstacija, kura savas valstiskās nozīmes dēļ tiek saukta arī par vadoņa celtni. Ir palaists pirmais hidroagregāts, un Daugavas putojošā straume ražo latvisku elektroenerģiju. Ir pabeigta Skultes zvejnieka ciema zvejnieku ostas izbūve. Tā tapusi pēc Ulmaņa ierosinājuma, lai to iemūžinātu, ostas teritorijā novietot tautas vadonim veltītu piemiņas akmeni. Latvijas aizsargi svin 20 gadu jubileju. Parādi pieņem Ulmanis un Balodis. Organizācijā ir 45 000 aizsargu, 12 000 aizsardžu un 11 000 jaunsargu, kopā 68 000. Ulmanis aizsargs nosauc par Latvijas rezerves armiju. Rūzvelts pat tiešo griežas pie Hitlera un aicina garantēt, ka tuvāko 10 gadu laikā Vācija neuzbruks virknei valstu, kopumā 21, tā skaitā arī Latvijai. Hitlers par tādām aizdomām šausmīgi apvainojas un noprasa katrai no minētajām valstīm, vai tā jūtas apdraudēta. Visas atbild, ka ne, baidās nokaitināt Hitleru, arī Latvija. 7. jūnijā Latvija un Vācija paraksta neuzbrukšanas līgumu. Vācu-baltu minoritāte, kuras intereses Latvijā Vācija vienmēr ir cītīgi aizstāvējusi, jūtas nodota. Staļins tagad uzskata, ka Padomju Savienības robežu valstu neatkarību vajag garantēt, vienalga vai šī valsts to grib vai nē. Bet Latvija nevēlas pieņemt nevienas valsts garantijas, jo tad tā zaudētu neitrāls valsts statusu. Turklāt vēl garantijas no tādas valsts kā Padomju Savienība. Jūlijā lielais austrumu kaimiņš iet vēl tālāk. Tas paziņo, ka garantijas robežu valstīm būtu attiecināms ne tikai uz tiešas, bet arī uz netiešas agresijas gadījumiem. Ko tas nozīmē, paskaidrots netiek. Bet ja padomā, tad iznāk, ka par netiešu agresiju var uzskatīt pat jebkuras iekšējas pārmaiņas valstī, un tad pavisam brīvi var ienākt ārvalstu karaspēks. Ulmanis caur Munteru atbild: paldies, savu neatkarību mēs sargāsim paši. Nav šogad uz pasaules ne miera, ne arī cilvēkiem ir labs prāts, bet Ziemassvētki tomēr ir klāt. Un kā jau katru gadu, sāks dāvanu pirkšana sev mīļiem un tuviem cilvēkiem. Sirds siltuma apliecinājums sev tuvam cilvēkam Ziemassvētku laikā
varēja izpausties, tam bija jāizpaužās dāvanas veidā. Ja dāvināšanas prieks un pienākums, vārdu sakot, dāvināšanas misija vēl nebija asinīs, to atgādināja vai ik viens preses izdevums. Solīdam cilvēkam neklājās aizmirst, un īpaši kauns, ja dāvināt aizmirsu kungs. Valtera un Rapas grāmatnīca. Abrīnojami, bet trešā daļa visa gada grāmatu ražas parādījās plauktos ap Ziemassvētku laiku. Un ja vēl ieskrēja Bellakorda elektroskaņu plašu tirgotuvā un pieķēra klāt kādu jaunāko ierakstu, dāvana gatava. Nav slikti, nebūt nav slikti. Tomēr žurnāli ieteica kungiem izvēlēties dāvanas atkarībā no ienākuma līmeņa. Miljonāri, bagātnieki, lielrūpnieki, Ziemassvētkos, zemeglītes, sievām. Vislabākais – mašīna. Cenas dažādas, sākot ar 5,000 līdz pat 20,000 par vienu spēkratu. Vēl pērļu kaklarotas, tas vēl dārgāk, līdz 40,000. Vēl dimanta brošiņas, herca un sermuliņa vakar mantijas par 10,000. Liels persiešu tepiķis, vecmeistara glezna, antīkas istabas mēbeles, izvēle jau bija. Bet vislabākais vienalga – auto. Ministri, banku un departamenta direktori. Tiem būtu vērts padomāt par virsdrēbēm. Bizankotika, karakula, zilās vai sudrablapsas kažoki, sabuļa palantīni, ko dāmām apmest ap pleciem teātrī vai ballē, muslīna, samta, kleitas. Materiāla cena 40 lati metrā. Dārglietas? Noteikti. Tās noderēs vienmēr. Ja alga neļauj dāvāt kaklarotu, var izvēlēties gredzenu ar pērli vai briljantu. Tāds maziņš briljantiņš, tas par 100 latiem, bet par 1000 gredzens jau būs tīri pieklājīgs. Un vēl jau māksla. 200 lati un skaista Vidberga grafika, tones, ubāna glezna ir jūsējā. Visbeidzot tie, kuriem naudas makā pamaz. Arī šeit iespējams variācijas. Dzintara kaklarota, tā līdz 100 latiem, glītu kāju īpašniecei 3 pāri zīda zeķu dažādās krāsās, cimdi, flakoniņš franču smaržu, rokas somiņa no antilopas ādas, maza naktslampiņa, tādi vispārīgi nieki. Bet ja pievieno visbulīšu pušķīti vai dažas rozes, iznāk tīri eleganta dāvaniņa. Galvenais – izdomu likt lietā un nekļūt depresīvi trafarētam, atkal jau dāvinot tās pašas apnikušās un ierastās šokolādes konfekšu kastes. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Mēs, kā jau es to daudzreiz esmu teicis, aicinām visus mūsu 2 miljonus kopējā darbā bez jebkādiem izņēmumiem. Jūs labi zināt, ka ar šo izteicienu es gribu darīt to, ka mēs nedomājam, ka latviskā Latvijā varēs dzīvot un strādāt tikai latvieši. Latvija ir latviska, tāda viņa būs un paliks latviska, bet tādēļ Latvijā var dzīvot arī citi. Mēs aicinām visus strādāt kopīgā darbā. Savā dzīvoklī Rīgas pilī Ulmanis sev tuvus cilvēkus parasti pieņem ģērbies uzvalkos, kuros vairāk izskatās pēc lauku papa, ne valsts prezidenta. Uzvalki lielākoties ir pelēki, šūti no vienkāršas drēbes. Kreklus viņš iecienījis krāsainus vai rūtainus bez kakla saites. Siltās vasaras dienās Ulmanis savā dzīvoklī ir sastopams vieglos, pelēkos svārkos, salāpītiem elkoņiem. Ciemiņi jau ir pieklājīgi, cenšas neievērot, bet ja nu kāds pārlieku blenž uz lielajiem ielāpiem, tad prezidents kā atvainodamies paskaidro, ka ne jau aiz skopumu, bet tāpēc, ka šajos svārkos jūtas ļoti ērti un jau kuro vasaru nevar no tiem šķirties. Kārtību mājā un virtuvē uztur ilgadējā saimniece Anna, liela auguma sieva, un viņas vecīgajā sejā nekad nav manāms smaids. Savus pienākumus viņa veic ar sievišķu nopietnību un ir vienīgais cilvēks, kam vadonis klausa. Ja pēc paziņojuma, ka pusdienas ir galdā, notiek kāda aizkavēšanās, tad no ēdamistabas atskan pavēlniecisks sauciens, ka ēdienam nevar likt gaidīt. Tad Ulmanis steigšus dodas turp.
Ulmaņa rīkotajās viesībās viņam patīk, ka viens otrs viesis, būdams no dabas kluss un nerunīgs, iebaudīs kādu stiprāku lāsīti, kļūst dzīvāks un skaļāks. Bet arī te ir savas robežas. Prezidents ar pretīgumu novēršas no katra, kurš nezina savu mēru. Tad no viņa nākas dzirdēt nicinošus apzīmējumus. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas, ko nozīmē ietekmes sfēras, mazpulku gājiens, dāmu modīgās frizūras, lai brauc uz neatgriešanos, balle Rīgas pilī, sengaidītais zvejnieka dēls. Smieties, uzklausīt, atzīties, pasmaidīt. Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom. Mūsu enerģija jūsu labklājībai. Turpinām par 1939. gadu. Ko nozīmē ietekmes sfēras, mazpulku gājiens, dāmu modīgās frizūras, lai brauc uz neatgriešanos, balle Rīgas pilī, sengaidītais zvejnieka dēls, ko dara Ulmanis. Jā, ko gan dara Kārlis Ulmanis, Latvijas faktiskais vadītājs. Saka, ka īstu valsts vīru varenums parādās grūtos apstākļos. Tikai lieli valsts vīri var pārvarēt sarežģītas situācijas un izkļūt no vissarežģītākajiem samezglojumiem. Bet ko darīt, ja apstākļi ir spēcīgāki? 23. augustā Maskavā PSRS un Vācija paraksta Molotova-Rībentropa paktu. Cik ilgi slepenais paliek slepens? Jau nākamajā dienā vācu diplomāts Hans von Bittensfelds protokolu tekstus slepus nodod amerikāņiem, kuri savukārt ar to iepazīstina Baltijas valstis. Taču protokola saturs Latvijas ārlietu ministrijai liekas tik baigs un šokējošs, ka uzticību nerāda. Varbūt tā ir dezinformācija. Uzjautāti arī vācieši un krievi atbild, ka tie ir meli. Sācies Otrais pasaules karš. 2. septembrī valsts prezidents Ulmanis paraksta neitralitātes deklarāciju, kurā paziņo, ka karā, kas izcelsies starp svešām valstīm, Latvija ievēros stingru neitralitāti. Finansu ministrs Valdmanis ir optimistisks. Aha, tad jau kara situācija neitrālai Latvijai sagādās uzplaukumu. Pēc vāciešu un krievu kopīgas parādes Brestā un Polijas kā valsts likvidācijas šaubu vairs nav. Slepenais protokols ir realitāte. Viss risinās pēc scenārija. 21. septembrī Munters, Polijas sūtnim Latvijā, paziņo, ka Latvijas valdība ir spiesta apturēt attiecības ar Poliju. Tādējādi Latvija darbos atsakās no deklarētās neitralitātes un apstākļu spiesta nostājas agresoru pusē. Tomēr Latvijā patvērumu atrod ap 1500 poļu karavīru, kā arī poļu civilbēgļi. Pagājušajā gadu balvos ir atklāts tēlnieka Kārļa Jansona partizāniem veltītais piemineklis. Šogad Jansona jaunais veltījums neatkarības cīņu varoņiem tiek iesvētīts Rēzeknē. Tas ir piemineklis Latgales atbrīvošanai no komunistiskajiem iebrucējiem 21. gadā. Latvijas armijas komandieris, ģenerālis Krišjānis Berķis, saka, bez cīņas, tautas uzticētos ieročus, mūsu tautas un tēvzemes brīvību mēs neatdosim nevienam un nekad. Mēs esam to teikuši, sakam un, ja vajadzīgs, izpildīsim. Tradicionāli Latvijas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, Rīgas pilī tiek rīkota pieņemšana un balle, uz kuru aicina arī diplomātisko korpusu. Taču šodienas politiskajos apstākļos situācija nepārprotam izveidotos neveikla, tāpēc ballēšanos pārceļ uz 11. novembri, Lāčplēšu dienu. Nu, diplomātus var neaicināt.
Svētku balles 18. vai kā šajā gadījumā 11. novembrī bija kulminācija it visām. Un pirmām kārtām jau sabiedriski saviesīgajai dzīvei. Vienmēr Rīgas pils, vienmēr daudz viesu, teju 5000. Izsmalcinātība šī vārda labākajā, tīkamākajā nozīmē bija vērojama pat sīkumos. Gan no viesu, gan no rīkotāju puses. Ak, kas gan te nebija, pareizāk bija visi, gandrīz visi. Ministri, pašvaldību darbinieki no Rīgas un provinces, ierēģi, tās pats par sevi saprotams. Un vēl jau sabiedriskie darbinieki, mācību spēki no Rīgas augstskolām, rakstnieki, mākslinieki, aktieri, un vēl jau viņas sievas. Te, gaidot uz sarokošanos ar namatēviem, Ulmani un Balodi, vakara sākumā izveidojās garā rinda. Bez rokas spiediena Ulmanim taču katrs jāuzrunā, jāuzdod kāds uzvedinošs jautājums, tāds personisks kontakts. Diezgan neērti. Tu cilvēks runā ar vadoni, tver viņa uzmundrinošos. Vai tiešām? Jā gan, priecājos, bet tev aiz muguras pūlis. Stunda bīda tālāk. Šeit elpot iespējams vēl diezgan brīvi, tālāk būs smagāk. Tālāk tas lūk kāpnēs uz Veclatviešu zāli 4. stāvā. Katram balles viesim pienācās glāze šampaniešu un uzaicinājums vakariņās. Bet Veclatviešu zāle, kur mielasts izvietots, uzreiz tik lielu skaitu neņem pretīm, jāgaida savu kārta. Un smalkie viesi stāv un gaida un svīst. Kungiem izmiekšķējušās stērķelētās apaklītes, bet dāmām smalkos aromus nomākuši miesas izgarojumi. Pēc ieturēšanās, ballēšanās tālākie virzieni divi. Tiem, kas vēlās laisties deju virpulī, uz Balto zāli. Te deju orķestris, labs orķestris. Te pat speciāli jauni virsnieki norīkoti, lai dāmām netrūktu deju partneru. Ļoti cilvēcīgi. Otrs virziens lejā uz Valsts mākslas muzeju. To izvēlējās viesi, kas vēlējās mazliet papļāpāt. Nesteidzīgi, omulīgi. Balles laikā muzejā novietoti tādi nelieli galdiņi. Daudz krēslu un, saprotams, uzkodas. Lasītis, pīrādziņi, saldumi, arī kafija un dzeramais. Rīgas pils. Balle valsts svētkos. Ja tu kas biji, tev bija jābūt šeit. Un otrādi, protams. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Mūsu sarkanās krāsas. Ko saka viņas tam, kas savu tēviju karsti mīļo? Tā baltā stāv par patiesību un taisnību un brīvo pilsoņu godu un godīgumu. Bet sarkanā atgādina mums tās asinis, kuras lijušas un kur sarkanais ar balto salējas, tur stāv rakstīta mūžīga uzticība. Uzticība līdz kapam un aiz viņa. Vienīgi Latvijai. Mūsu Latvijai. Savu darba dienu Ulmanis sāk starp 6 un 7. Viņš kārto saraksti, izskata jaunākās avīzes un žurnālus, pārskata aktis, kas sakārtots uz vairākiem gadiem pa ministrijām. 9:00 sākas oficiālais darba laiks. Pēc norādījumiem ierodas adjutants Lūkins un valsts kancelējas direktors Rudzītis. 10:00 sākas valdības locekļu pieņemšana. Katram ministram reizi nedēļā ir paredzēta 1 stunda ziņojumam par savu resoru. Tad viņš saņem arī Ulmaņa norādījumus. Otrdienās un ceturtdienās 1:00 sākas valdības sēdes, kas nereti ievilks līdz vēlam vakaram. Dažkārt ceturtdienās prezidents aicina uz kopējām pusdienām armijas virsnieku klubā, kur turpinās darba lietu apspriede, tikai bez protokolēšanas. Pusdienas ilgs no 4 līdz 6. Piektdienas tiek veltīts privāto apmeklētāju pieņemšanai. Vienalga, visi gribētāji prezidentam piekļūt nevar, tāpēc sūta vēstules. Tās Ulmanis lasa pats un tad nolēmj, kā kurā gadījumā rīkoties. Ulmanis zina, ka viņam bieži piegādā nepareizu vai iztapīgu informāciju, bet ilgadējā sabiedriskajā darbā viņš sapazinies arī ar cilvēkiem, kuriem uzticas, un runā ar tiem. Visvairāk viņš tomēr paļaujas pats uz sevi, tāpēc mīl braukāt apkārt, visu redzēt savām acīm un dzirdēt no pirmajām mutēm.
2. oktobrī ārlietu ministru Munteru uzaicina, ja precīzāk sakot, izsauc uz Maskavu. Staļins un ārlietu ministrs Molotovs pieprasa, lai Krieviem ļauj izvietot Latvijā kara bāzes. Padomju Savienībai jārūpējas par savu drošību. Staļins sola, Latvijas iekšlietās mēs neiejauksimies un neatkarību neapdraudēsim. Atbildē tiek dotas 48 stundas. Ja ne, 5. oktobrī tiek parakstīts savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un PSRS, kā arī konfidenciāls protokols par kara bāzu izvietošanu. Ar šo līgumu Latvija praktiski kļūst par PSRS protektorātu. Līdzīgu līgumu jau ir bijusi spiest parakstīt Igaunija, pēc nepilnas nedēļas parakstīs Lietuva. 12. oktobrī, komentējot šo līgumu radio, pārraida Ulmaņa runu, ko nākamajā dienā nodrukā lielākās avīzes ar virsrakstu: Mūsu valsts ir iekšēji un ārēji neatkarīga un brīva, un tāda arī paliks. Šī runa valdošajām aprindām un presei nosaka toni. Turpmāk tautai viss, kas saistās ar Padomju Savienību, tiks pasniegts rožainās krāsās, vēlamais uzdots par esošo un pat klāji melots. Vērtē 1939. gada 5. oktobra bāzu līgumu starp Latviju un Padomju Savienību, vajadzētu atzīmēt to, ka tas nav atrājums no starptautiskā konteksta, no tiem notikumiem, kā tā laikā risinājās Eiropā un pasaulē. Un, kā mēs zinām, 1939. gada 1. septembrī bija sācies Otrais pasaules karš, Vācija bija iebrukusi Polijā. Septembra vidū viņai šo Polijas sagrābi bija palīdzējusi veikt Padomju Savienība, bija jau noslēgts augustā Molotova-Ribbentropa pakts un bija vienošanās par interešu sfēru sadali. Bez šaubām Padomju Savienība, jūtot notikumu attīstību, saprata, ka ir pienācis laiks tātad viņai ieviest kārtību un nostiprināt savu ietekmi savā ietekmes sfērā. Latvijai bija piespriests nāvessods, un no šī piespriestā nāvessoda tai bija ļoti grūti izvairīties. Neatkarības zaudēšana, varētu teikt, bija pat tikai laika jautājums. Latvijas izredzes kaut kādā veidā un kaut kādā mērā saglabāt neatkarību gandrīz līdzinājās nulei. Ulmans un tātad viņa cilvēki varēja veikt vismaz simbolisku pretošanos attiecībā pret šo uzspiesto netaisnīgo līgumu. Un šajā sakarā tātad vēsturnieku apritē un vēsturnieku darbos ir tēze par tā saucamo goda šāvienu, proti, ka Ulmanim kā valsts vadītājiem vajadzēja tomēr dot komandu armijai izdarīt vismaz simbolisku pretošanos šiem Padomju Savienības soļiem. Šajā sakarā jāatzīmē, ka šāda komanda netika dota bāzu līguma parakstīšanas laikā, un nākošais, ko vajadzētu atzīmēt, ir tas, ka Ulmans un viņam tuvākie cilvēki uzskatīja, ka izvērtējot sekas, kādas varētu būt bāzu līguma neparakstīšanai, ka šīs sekas ir daudz smagākas, daudz traģiskākas latviešu sabiedrībai, Latvijas valstī, Latvijas nācijā, nekā tātad šīs svešas valsts karaspēka ielaišana savā valstī. Un lūk, izvērtēt šo alternatīvu, kas ir mazāks ļaunums, vai ielaist svešas valsts karaspēku savā valstī, zaudēt daļēju suverenitāti, kļūt it kā par Padomju Savienības protektorātu, bet paglābt savu nāciju un saglabāt kaut kādas cerības, varbūt saglabāt tātad kaut kādu patstāvību un kaut kādus valstisku elementus. Lūk, šīs alternatīvas bija Ulmanim uz galda un viņa cilvēkiem, un viņš pieņēma lēmumu tātad parakstīt šo līgumu, jo viņš uzskatīja, ja notiks šāda pretestība, tad Latvija šai pretestībai nav gatava. Maksimālais tātad viņas pretestības iespējas laiks ir apmēram nedēļa vai tur divas, par to varētu strīdēties. Un gala rezultātā tātad pēc Ulmaņa domām sekas būtu drausmīgas un varbūt tās būtu bijušas vēl šausmīgākas par baigo gadu, kāds sekoja pēc šīs zināmā mērā miermīlīgās okupācijas 1940. gada vasarā. Vai Latvijai bija kāda cita tāda iespēja, vai Latvijas diplomātijai bija cita alternatīva? Uzreiz jāsaka, ka faktiski tādu īsti reālu alternatīvu Latvijas diplomātijai izveidojušajā situācijā faktiski nebija. Latvijas armija bija ļoti vāja. Latvijas armija nevarēja pretoties, Latvijas armija nebija sagatavota ilgstošai cīņai. Arī spēku samērs bija Latvijai ļoti neizdevīgs. Šo spēku samēru parasti vērtē kā 1:100 Padomju Savienības labā. Šādos apstākļos, protams, Latvija nevarēja cerēt uz labvēlīgu iznākumu militārās sadursmes gadījumā. Ulmans un viņa cilvēki tomēr konsultējās
pa diplomātiskiem kanāliem ar citām valstīm un citu valstu nostāju noskaidroja. Šajā sakarā ir tipiskas tātad Vācijas attieksme, kas nepārtraukti uzsvēra to, ka Latvijai un Vācijai 1939. gada jūnija neuzbrukšanas līgums un ka Latvija pie tā pieturēsies un tātad, ka viņa zināmā mērā nav atbildīga par to rīcību, ko šajā Baltijas reģionā cenšas realizēt Padomju Savienība. Tālāk vajadzētu atzīmēt, ka arī zondāži pie rietumdemokrātiskām valstīm, pie Lielbritānijas deva tādu pašu atbildi. Rietumdemokrātiskās valstis bija aizņemtas ar savām problēmām, Vācija bija sākusi uzbrukumu Polijai, Anglija un Francija bija pieteikuši karu Vācijai, un līdz ar to tātad šeit cerēt uz kaut kādu diplomātisku vai politisku atbalstu no rietumu valstīm nevarēja. Kas attiecās uz Latvijas vienīgo sabiedroto, uz Igauniju, tad Igaunija jau šādu savstarpējās palīdzības līgumu ar Padomju Savienību bija parakstījusi nedēļu iepriekš, 1939. gada 28. septembrī. Un Igauņu valsts vīri neuzskatīja pat par vajadzīgu informēt Latviju par Krievijas izvirzītajām prasībām. Mēs varam teikt, ka Ulmans droši vien un viņa aprites cilvēki izvēlējās pareizāko lēmumu šajā situācijā, proti neveic šo pretošanos, nedeva komandu mobilizācijai, nedeva komandu šim goda šāvienam arī vai goda zalvei, un tādā veidā cerēja, ka tomēr kaut kādas starptautiskās tiesiskuma aspekti vēl saglabājušies starptautiskajās un valstu attiecībās, un ka Padomju Savienība tomēr pildīs tās saistības, kas bija ierakstīts šajā bāzu līgumā. Rīdziniece Briedas kundze ir laimīga. Viņa ir atklājusi brīnumu līdzekli, kas pats svarīgākais pret tuberkulozi. Kopā ar savām kazām viņa apmeklē slimnieku mājas un virtuvē tās izslauc. Viens otrs no slimniekiem tic šim brīnumu līdzeklim un svaigu kazas pienu dzer katru dienu. Dailes teātra grandāma Lilita Bērziņa droši vien dzer putna pienu. Tā ir tik daļa un gūst milzīgus panākumus kā Solveiga Pērā Gintā. Un ne tikai. Viņa ir arī Kultūras fonda prēmijas laureāte un Dailes teātra vizītkarte. Augustā atklāja lībiešu tautas namu Mazirbē. Šie somu uguru cilmes latvieši galvenokārt dzīvo Dundagas un Ances pagastu piekrastes joslā. 35. gada tautas skaitīšanā viņu ir pavisam maz – 944. Šis tautas nams reizē ir domāts arī kā lībiešu muzejs. Iesvētībās piedalās arī ciemiņi no Somijas, Ungārijas un Igaunijas. Cik ilgi sekosim Parīzes modei? Vajag taču arī kaut ko savu. Un Latvijas friziermeistari rada oriģinālas frizūras. Nosaukumi gan tādi internacionāli – Puķe, Diena un nakts, Madonna un tam līdzīgi. Līgums par padomju karabāzēm paredz 25 000 karavīru ievešanu. Tas ir lielāks skaits nekā ir pašas Latvijas armijā miera laikā. Par lielu pārsteigumu pēkšņi izrādās, ka Krievi ar šiem 25 000 ir domājuši tikai sauszemes karaspēku, bet flotes personāls ielaižams papildus. Tāpat arī palīgi personāls un virsnieku ģimenes locekļi, kas līgumā nemaz nav minēti. Taču seko kārtējā piekāpšanās un viņi birst iekšā kā siseņi. Pat attiecīgās iestādes vairs nezina, cik tad īsti viņu šeit ir. Sāks druģaina iepirkšanās. Padomju virsnieki visvairāk pērk zilu, uzvalka drēbi, rokas pulksteņus, velosipēdus un apavus. Zaldāti nepērk neko. Iesākumā viņiem nav atļauts iziet ārpus karabāžu teritorijas. Cilvēciski saprotams, ka rodas skaudīgs naidīgums pret buržuju valsti, kur tauta dzīvo tā, kā pēc taisnības pienāktos dzīvot tikai padomju cilvēkiem, sociālismu cēlājiem, cīnītājiem par visas cilvēces gaišo nākotni. Ja līdz šim Vācu-balti tika uzskatīti par vācietības avangardu Baltijā, tad tagad Vācija tos aicina mājās, un Vācu-balti brauc arī. Šogad aizceļos kādi 80%, jeb 52 000. Viņi neslēpj, kāpēc brauc. Drīzumā Latviju okupēs boļševiki, bet viņiem līdz dodas arī kādi 10 000 latviešu. Ulmans par to ir sašutis. Kauns tādiem latviešiem. Taču, ja kāds grib braukt, lai brauc uz neatgriešanos. Bet ko latviešu tauta? Tautai saka, ka ir labi un būs labi. Tauta ir sajūsmā. Kurš nav lasījis vai uz skatuves redzējis slaveno Viļa Lāča romānu Zvejnieka dēls? Tagad to iespējams apskatīt arī filmā. Turklāt režisors Lapinieks aicinājis veselu baru populāru aktieru.
Var gan asaru notraust, gan no sirds izsmieties. Un dziesmas no filmas. Tās tagad skan katrā zaļumballē, un visi velk līdzi. Jūra krāc un vēji pūš, priekos bēdās paiet mūžs. Tad es varu pateikt tēvam, kad atnāksi. Nu, ja tu tā vēlies, tā jau jāaiziet vien būs. Zvejnieka dēls, Viļa Lāča romāns un tagad arī filma. Valsts nostāja bija strikta. Tagad vai nekad. Ja neizdosies, slēdzam to bodīti, lasi kino nozari ciet. Režisoram Vilim Lapiniekam kā nojaušams pamatīgi spriedze. Taču šoreiz, un gadās arī tā, spriedze palīdzēja. Strādāt un radīt palīdzēja. Savu kinozvaigžņu Latvijai vēl nebija. Līdz ar to ar skanīgiem uzvārdiem afišās publiku nepievilināsi. Un režisoram Lapiniekam nācās piemeklēt aktierus pēc piemērotības. Pēc piemērotības lomai, protams. Oskars Kļava, galvenā loma, tā izvēlas kādu Pēteri Lūci. Neviens viņu nepazīst. Todies, kas par seju, kā akmenī cirsta. Īsts Oskars. Anita, Zenta un Fredis nāca no Nacionālā teātra. Attiecīgi Ņina Melnbārde, Milda Zīlava un Kārlis Lagsdiņš. Brālis Teodors bija no Dailes, Augusts Mitrēvits, savukārt Garoza. Jā, starp citu, Garoza. Garoza Lapinieka zvejnieka dēlā bija pavisam cits Garoza nekā Viļa Lāča zvejnieka dēlā. Kinofilmā zivju tirgotājs galvenais meldiņu vilcējs. Mencas vienā rīklē kauts. Un līdz ar to atveidotājām pienācās būt ar labām balss dotībām. Tā arī notika. Rudolfs Bērziņš, atvaļināts varoņu tenors. Garumā un platumā brangs, ideāli piemērots. Filmēja Buļļu ciemā. Te, kur Lielupe sastopas ar jūru. Ērti, jo režisora miteklis tepat blakus. Filmēja vasarā un tikai saulainās dienās, tas apgaismojuma dēļ. Temperatūra gaisā +37 grādi, bet aktieri kadrā kā nu kurais. Biezos zvejnieku vamžos, ūdens necaurlaidīgos praķos un biksēs, un vēl ar airiem, tīkliem, mucām un zivīm, un, protams, biezu grima kārtu uz sejas. Lūcis, nabadziņš, vakaros pēc filmēšanas no saviem zvejnieku zābakiem burtiski izlēja sviedrus. Ar ieskaņošanu atkal pilnīgi pretēji. Gada beigās vēju izpūstā, nekurinātā jūras paviljonā Majoros. Brrr! Aktieri ziemas mēteļos, cimdiem rokās, bet jārunā tā draiski, saulaini, vasarīgi. Tālim Matīsam vēl trakāk, jādzied pie dzintara jūras. Viņu vismaz apgādāja ar galošām un elektrisko plītiņu, lai balsi nezaudē. 40. gada 22. janvārī filmas pirmizrāda goda viesiem. Ministriem, ģenerāļiem, diplomātiem, arhibīskapiem un pat valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Tieši viņa reakcija vissvarīgākā. Filma beidzas, Ulmanis pieceļas un saka: mums visiem filma patika, cerēsim, ka publikai arī tā patiks. Un kā vēl? Pirmajā dienā 3000 skatītāji, līdz nedēļas beigām jau 20 000. Pusgada peļņa $500 000 latu. Olelā! Kaut kas prātam neaptverams. No ļaužu straumes tie, kas vēlējās filmu redzēt, brakšķēdams salūza kinoteātra durvis. Tika izspiesti kases, biezie stikli. Un vēl, filmas vidū zālē bieži atskanēja aplausi, bet katrs seans noslēdzās ar skaļām un neviltotām skatītāju zāles ovācijām. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņu laiki. Šī bija 13. sērija. Nākamajā reizē 1940. gads, kauja par Angliju, filmzvaigžņu ietekmi uz dāmām, padomju ultimāts Latvijai, premjers Ulmanis iesniedz demisiju prezidentam Ulmanim, okupantu
fars. Visu labu!